informāciju par aktivitātēm, kādas mēs veicam. Jā, ko es vēl neesmu pastāstījusi. Zini, kas man likās interesants jūsu kampaņā vienā no Twitter, kad jūs prasījāt studentiem, ko jums nozīmē miegs, ar ko tas saistās. Kad tur tā palasīja jūsu Twitter kontā, tas tiešām interesanti. Un kad tas tiešām jebkuram cilvēkam ir ļoti nozīmīgi. Tur tas tā. Gan harmonija, gan atkarība, gan dzīves sastāvdaļa. Jā. Gan arī neeksistējoša vērtība. Tā vienkārši nav miega. Jā, tā, diemžēl daudziem studentiem tā ir realitāte, un tas noteikti nav labi. Austra, varbūt jums ir padomā vieta vai atrašanās kāds stūrīts, kur varētu būt tas dīvāns un atpūtas stūris? Nu, katrā gadījumā mums ir viena ideja, bet mēs esam atvērti arī citiem piedāvājumiem. Mūsu doma ir tāda, ka dīvānam vajadzētu atrasties tādā nedaudz klusākā vietā, varbūt ne tur, kur tiek liktas drēbes un cilvēki ļoti regulāri, teiksim, staigā. Un, protams, tā nevarētu būt auditorija, jo auditorijās gulēt tas nav ieteicams. Un tad tas varētu būt Sociālās zinātņu fakultātes ēkas otrā stāva gaitenis, kur ir tāds piemīlīgs stūrīts netālu no loga, un stūrīts jau ir apzaļumots, un mūsuprāt tā varētu būt potenciālā vieta dīvāniņam. Varbūt stūra dīvāniņam, varbūt dīvāniņiem. Puiši mums te bija pirms tam no Zēkojām, un ir īsti patiesībā ieteica diezgan labu ideju par tiem pufiem. Vai kā sauc tās bumbas? Jā, sēžamie pufi. Nu, varbūt mūsu idejai tie varbūt darētu mazliet mazāk, jo mēs tiešām domājam, ka dīvāns ir tāda vieglāka novietojuma lieta, tā ir viena, bet ja kādam mājās ir pufs un viņš viņu vēlas atdot Sociālās zinātņu fakultātes ēkas studentiem, mēs būsim priecīgi un pateicīgi un novietosim arī pufus. Blakus dīvāniem. Blakus dīvāniem, un tādējādi vairāk studenti varēs atpūsties un piesēst, pārunāt dienas gaitā darāmos darbus, jau izdarītos darbus, un pavadīt vairāk laika Sociālās zinātņu fakultātes ēkā. Kā tev šķiet, kāda būtu atsaucība no studentu pasniedzēju puses? Mēs jau esam dažas atsauksmes saņēmuši. Mūsu ideja ir novērtēt, kā labi esam, jo arī pasniedzēji ir tikai cilvēki un arī viņi vēlas atpūsties. Un, protams, mēs esam pateicīgi par atbalstu no Augstskolas administrācijas, par mūsu idejas atbalstu. Un dīvāns nav domāts tikai studentiem, dīvāns ir domāts ikvienam nogurušam darbiniekam, gan pasniedzējiem, gan administrācijas darbiniekiem. Ļoti jauka ideja. Un varbūt to arī pieminēt vēlreiz kontaktus un visas adreses, kā sekot līdzi aktualitātēm, jo, kā mēs noprotam, kampaņa tikai vēl turpinās, kamēr tiks sasniegts mērķis. Tieši tā, sāksim ar to, ka esiet laipni gaidīti mūsu blogā. Tur ir pieejama vislielākā informācija, un bloga nosaukums, kā jau vairākas reizes minēju, ir havasnooze@blogspot.com. Kā arī pašu visaktuālāko informāciju un sekot mums ir iespējams Twitter kontā Dīvāns CZF ar nosaukumu Dīvānu CZF ēkā. Un, ja jums atradies ir dīvāns, es ceru, ka jums ir atradies kāds liekas dīvāns studentiem, tad droši rakstiet uz dīvāns apakšvītra czf@inbox.lv vai arī zvaniet mūsu grupai un mēs atbildēsim 29 199 594. Tas ir telefona numurs dīvāniem. Ļoti izsmeļoša informācija. Jau es domāju, ka reklāmas balss varētu būt sludinājuma balss. Jā, es taču reklamēju mūsu lielisko ideju. Tā kā lūdzu, mīļie, gaidiet visi dīvāni Sociālās zinātņu fakultātes ēkā. Nu, ko es esmu paprasījusi? Man viss ir skaidrs, Elīna. Es ar nepacietību gaidu dīvānu, jo ideja tiešām ir ļoti interesanta un lietderīga. Mēs priecājamies par to, ka mūs atbalsta arī Vidzemes augstskolas labākais un vienīgais studentu radio, kas te ir, kā arī par mums ir iespējams lasīt arī mīļo studentu vecākiem, kas ir, mēs esam saņēmuši arī iespēju ievietot preses relīzes Valmieras mēdījos, tātad visi ir informēti un mēs joprojām gaidām dīvānu. Vakardien mūsu raksts bijis Liesmiņas izdevumā. Jā. Pat Liesmiņā. Tā kā cerams, ka ja tiešām kāds valmierietis atsauksies un dāvinās mums to dīvānu. Nu, ko Austra, būtu tev pēdējie novēlējumi, komentāri, kaut ko es vēl aizmirsos pateikt, atgādināt? Es noteikti gribu atgādināt, ka izgulējies students ir produktīvs students un produktīvs students ir laimīgs students. Tā kā, un ja jums gadījumā ir kāda vēlme, kā uzlabot studentu dzīvi, tad noteikti īstenojiet to. Mūsu kampaņa ir šāds piemērs, jo kopā mēs varam to izdarīt. Tieši tā, kopā ir spēks un studentiem ir spēks.
studentiem ir spēks. Kā Ancis Eglē raudījuma vieslekcijā teica, studentiem ir spēks. Mēs esam tie, kas var lietas ietekmēt un grozīt.